Tikai ar smagu darbu var kaut kur tikt. Ar tādu nostāju es sāku manu IT karjeru, un nav brīnums, ka es sāku lēnām degt ārā jau no paša sākuma. Es mēģināju kašāt, cik vien smagi var. Mēģināju sevi pierādīt, jo tikai tā var tikt uz priekšu karjerā. Un gadu pēc gada jutos arvien trauksmaināks, nemierīgāks, visu laiku iekšā trauksme, un nesaprotu, kas notiek, un kāpēc man finālā pazūd dzīves prieks vispār. Jā, man darbā viss notiek, es, kāpju pa kāpnēm uz augšu, lielāka alga, viss ir baigi forši, bet finālā, kas no tā visa ir, ja tu pats dzīvi nevari izbaudīt? Un tagad, ejot terapijās un atbrīvojoties no šīm te bloķējošām programmām, es tagad saprotu tik spilgti, cik šī te programma, ka ir jākašā smagi, ir principā jācieš, cik viņa ir bremzējoša un bloķējoša, pat tiem, kas dzīvē daudz ko sasniedz. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs pat pa īstam nevaram vispār izbaudīt to dzīvi, un tad kāda jēga tam visam? Un tad, protams, mēs mēģinam rast tamā jēgu, tāpēc, ka mūsu apziņai, mūsu prātam tas ir vajadzīgs, ja? Un tad mēs, ar to brīvo laiciņu, kas mums ir, mēģinam kaut ko izdarīt, vai ne? Bet 90% laiku pavadot darbā, pārstrādājoties, strādājot virsstundas un visu laiku domājot par darbu, pat ārpus darba laika, mēs principā savu dzīvi padaram pa elli. Un lielākā daļa sabiedrības, diemžēl, dzīvo šādā te nostājā ar šo te programmu. Un pat Amerikā, jā, paskatieties daudz šitos te video Instagramā tagad ir populāri, kur tur staigā intervē miljonārus, vai ne? Kas ir numuru 1 lieta, jā? Smags darbs, hard work, vai ne? Manā paudzē tā nebija, kā tagad, vai ne? Tagad neviens vairs negrib strādāt. Paskatīsimies. Es domāju un paredzu, ka iespējams šie te jaunie, kur neaug šajā te trakajā mindsetā, ka ir visu laiku jākašā, jā, kura netiek piespiest tupēt biešu vagā, jā, visu dienu, pat arī vasarā ārpus skolas, vai ne? Varbūt viņi nebūs vienkārši tik salauzti kā mēs, un zinās daudz skaidrāk, ko viņi dzīvē grib, un pelnīs 10 reizes vairāk nekā mēs, jā. Ļoti interesanti, vēl pārdomām.